Kā uztaisīt labu rakstu ar ChatGPT? Skaties. Kur ir ChatGPT aplikācija un taisam rakstu. Viens no pamatnosacījumiem, lai uztaisītu labu rakstu, ir iedot informāciju no sevis, iedot kaut ko tādu, kas ir tieši tavs viedoklis. Lai to nav pēc tam jādomā, kā to savu viedokli iepīt iekšā un labot, bet uzreiz tu vari iedot un pateikt. Uztais lūdzu rakstu par to, kāpēc lietot ChatGPT un citus mākslīgā intelekta rīkus rakstu veidošanai, mājaslapas tekstu veidošanai. Pastāsti ar 6 piemēriem, 6 iemesliem, 6 apakšvirsrakstiem un iekļauj arī šos 3. 1. Tas ir ātrāk, tas tev ļauj strādāt ātrāk. 2. Tas tev ļauj nedomāt par struktūru, jo ChatGPT tev var struktūru uztaisīt tavā vietā. Un 3. Tas ļauj iegūt jaunas idejas. Skatāmies, vai saprata manis stāstīto tekstu. Te es redzu kaut kādas uzstājas. Skatāmies, es vienkārši nosūtu un... Ok. Es uzreiz arī redzu lietas, kas būs jālabo, bet es arī redzu uzreiz lietas, kas ir lieliski. Tūlīt uzģenerēsies teksts, un tad arī pārrunāsim par to, kāds izskatās rezultāts. Bet jā, tā ir viena no pamata lietām, kas ir svarīgi, ja tu gribi, lai mākslīgā intelekta teksts ir maksimāli labs, ir dot pašam savu kaut kādu informāciju, ir dot savu viedokli. Šoreiz es iedevu tādu ļoti vispārīgu un tādu 5 vārdos, bet var arī dot detalizētāk, var sniegt kaut kādus savus pārbaudītas faktus un teorijas, kas tikai tev ir varbūt zināmas, un tas būs vēl labāk, un tā informācija, ko tu iegūsi rezultātā, būs vēl vērtīgāka. Tā. Tūlīt, jā. Raksts ir gatavs. Pirmais, ko es redzu, ir tas, ka virsrakstu viņš ir līdz ar lielajiem burtiem. Tā kā pirmais katrs ir lielais, un tas ir no angliskā un latviski mēs tā virsrakstu neveidojam. Tad tas tev pašam būs jāpārtaisa, vai arī jāpaprasam. Lūdzu pārraksti virsrakstu un liec kā lielo burtu tikai pirmo, jo latviski mēs neliekam katru virsrakstu burtu kā lielo. Paskatāmies. Bet jā, var arī vienkārši pats. Stop, pietiek. Tad virsraksts ir jauns un pareizs. Skatāmies tagad uz tekstu. Teksts. Tā. Ko es redzu? Ok, es redzu, ka te nav ievada. Redzu, tas arī ir tas iemesls, kāpēc ir jāpalabo. Te nav ievada. Bet no pozitīvām lietām es redzu, ka ir apakšvirsraksti. Numur 1, numur 2, 3, 4, 5, ok. Tā. Skatāmies, vai ir iekļauti manējie punkti. Tas ir ātrāk, jā, tas ir iekļauts. Tas ļauj tu nedomāt par struktūru. Lieliski. Ok. Tas ļauj iegūt jaunas idejas. Tātad, jā, manējās idejas ir izmantotas, bet mums pietrūkst ievads, un man gribētos, lai viņš īstenībā kaut kā vēl nedaudz pat detalizētāk uztaisa. Tā. Lūdzu pārraksti rakstu un uzraksti arī ievadu un vismaz pāris punktus uztaisi plašāk, iekļauj kādus apakšvirsrakstus zem tiem apakšvirsrakstiem. Skatīsimies, vai sapratīs, jo ne viss šajā darbojas ideāli un perfekti, bet ar praksi un ar testiem lieliski. Man liekas, ka būs lieliski. Jo ir redzi pirmais punkts, un viņš to pirmo punktu, man liekas, to sadalīs vēl nedaudz sīkāk. Jā, redzi, viņš iekļaus, teiksim, arī piemērus. Tas ir fantastiski. Jo tas gan ļauj uzrakstīt plašāk, neuztaisot blāķi. Redzi, tev ir
iekļaut arī tie piemēri, bet tev nav vienkārši teksta blāķis, tev ir šis apakšvirsraksts laika ietaupījuma piemēri. Tas cilvēkam patiks, būs viegli lasāmi, un Google patiks, ka tev būs daudz vairāk informācija nekā bija tajā sākotnējā versijā. Jā, šī versija man patīk daudz labāk. Nu, re, viņš esmu piemērus liek, ko viņš šeit ielika? Piemēri, aha, viņš visur iekļāva piemērus. Kaut ko pilnīgi noteikti var padzēst ārā un pielāgot tā kā vajag sev, bet, nu jā, teiksim, es noteikti neliktu katrā piemērus, man liekas, tas bišķi tā robotiski, necilvēcīgi. Bet galvenais, ko es iesaku atcerēties, ka, ja tu gribi tekstu vairāk līdzīgu savam stilam, ir divi veidi, kā to iegūt. Viens ir iedot tos savējos punktus, ko tu noteikti gribi, lai piemin. Iedodot, tev nav jāraksta pašam, un otrs ir pielabot. Pašam beigās pielabot. Nu jā, es noteikti neliktu katrā vietā piemēri, bet šoreiz tiešām ir labāk, jo raksts ir vienkārši garāks un detalizētāks un skaistāk sakārtots. Tā, un intro, ievads, man liekas arī. Jā, ievads arī bija. Tad šādi var taisīt rakstu ātri, labi, un aptuveni pusstundas laikā, es domāju, mēs iegūsim kaut kādus 700, 800, varbūt 1000 vārdus, kas būs lieliski.